Nu, ko, Mhm. sveicināti visi! Mani sauc Inga Kausa, un šodien kopā ar mani ir Dzidra Drabe, biorezonanses speciālists saistībā ar tādu interesantu tēmu kā toksiskās vielas un pavasaris, kā arī to, kā šos jautājumus var risināt ar biorezonansi. Ja? Tas jaunākās tehnoloģijas, varētu teikt, veselības aprūpes un skaistuma jomā. Nu, lūk, un mēs jau ar Dzidru esam aktīvas lietotājas šīm biorezonanses ierīcēm tieši no Axiom Life, ka var redzēt arī Dzidrē aiz muguras ir kompānijas jaunais nosaukums, rebrandings, iepriekš bija Web Wellness, tagad ir Axiom Life, un mēs jau lietojam vairāk nekā 4 gadus. Esam pašas aktīvas lietotājs, es kā ģimenes cilvēks ar 4 cilvēkiem un maidzīvnieku vēl plašāk, ja, kā arī, protams, ir daudzi klienti, kas ir iegādājušies ierīces un kuriem, kā saka, arī ir savi rezultāti un fantastiski par to dalīties un tas viens no aicinājumiem parasti cilvēkiem, kuri mani atrod kaut kur interneta zīlēs, ir tas, ka kāpēc tik maz informācijas, kur jūs bijāt iepriekš, jā, un tas atkal tāds motivācija man vairāk par to padalīties, par to pastāstīt, iziet tiešraidēs, atbildēt uz jautājumiem, jā, es domāju, ka varbūt Dzidrai ir nedaudz citādāk. Dzidra, kā tev, nu, kāpēc tu to dari? Jā. Nē, nu, es principā to daru tāpēc, ka patreiz jau esot pensijā, es saprotu, ka katru gadu mana veselība uzlabojas ar šiem aparātiem. Viņi ir daudz, daudz labāki nekā tā bija pirms šiem 4 gadiem. Tā kā es vēl tikai taisījos pensiju, bet tagad jau tā kā esmu pensijā, tad domāju, ka ar šiem aparātiem mēs varam gan pagarināt dzīvi, gan vēlas pagarināt to aktīvo un nu, tādu kā prieka pilno dzīvi, lai būtu gan veselība, gan emocijas sakārtotos, nu, ļoti daudzpusīgi. Un arī, kā jau tomēr šajā vecumā, ja saslimst, tad citreiz ļoti smagi slimo, tur to saaugstēšanos ar gripu vai vēl kaut ko, tad šie aparāti man ir palīdzējuši, nu, ļoti, ļoti uztaisu testu, ierakstu autokompleksu, vai arī tagad ir tas simptomu komplekss iespējams ierakstīt. Arī nesen saaugstējos, kakls sāpēja, deguns bija pilns un viss. Un, tieši uztaisot testu, ierakstot simptomu kompleksu, ļoti ātri arī tiku atkal tā kā pie labas veselības un varēja gan uzstāties, jo dejoju senioru grupā. Līdz ar to es uzskatu, ka nu, vajadzētu par šiem aparātiem zināt arvien vairāk cilvēkiem, lai tomēr mājās paši varētu par sevi parūpēties, lai veselība nevis pasliktinātos, un pensijā jau citi saka, vai ko tad es vairāk, es vairs neko nevaru, man sāp mugura, man sāp kājas, man vēl kaut kas sāp. Atmiņa jau paliek tā slikta un redze paliek slikta. Var teikt, ka redze man uzlabojās, atjaunojās un bija sākusi jau tā kā vecuma tā tālredzība iestāties, bet lietojot aparātu, viņa atkal atjaunojās redze, man vairs brīles nevajag. Un daudz, daudz lietas sakārtojas. Pārāk gari laikam iesākumā, bet man tik ļoti patīk šie aparāti, man tik ļoti gribas, lai cilvēki arī to saprastu, un varbūt tieši tāpēc es piedalos šajās tiešraidēs, ka gribas, lai vairāk cilvēku uzzinātu par šīm iespējām un varētu paši sev palīdzēt mājās, nevis gaidot garas rindas pie ārstiem, skatos citi tur mēnesī aptiekā iztērējos 200-300 eiro. Es vispār nekādas zāles nelietoju citas. Protams, patērēju, lai nopirktu šos aparātus, bet pēc tam man vairs nav šī liekā nauda jātērē. Tas ir tāds Jā, mans redzējums. Ķersimies varbūt jā. tomēr pie šodienas. Jā, nu, katrā ziņā šīs ir tādas aktīvas diskusijas, ne tikai tīra lekcija, tāpēc ir droši, ja kādi jautājumi, mīļie, rakstiet, mēs labprāt, kā saka, iestarpināsim, un ja tā tēma ievilksies, tad varbūt, kā saka, sadalīsim divās daļās, jo tiešām toksiskās vielas tā ir tāda ļoti, ļoti plaša tēma, mēs tieši dzirdu par to arī runājam, ka tā ir tēma vismaz 2 lekcijām, tādām, nu, padziļinātām, ja, jo ir ārējie toksīni, ir iekšējie toksīni, un tad, nu, visdrīzāk mēs sadalīsim to divās daļās.
Bet, jebkurā gadījumā, protams, ka skaidrs, ka šī ir tāda aktīva diskusija, un mēs labprāt gribam no jums vairāk jautājumus, vairāk komunikāciju. Varbūt tie, kas lieto, var kaut ko iekomentēt, pastāstīt, jā, pajautāt, jā, arī esam, kad saka, gatavi daudz smalkāk atbildēt uz tiem jautājumiem. Skatos arī, mūs jau skatās aktīvi kāds cilvēks, jā, tā kā man prieks, ka pievienojaties. Nu, lūk. Jā, tā kā droši prasiet visu, kas jums uz sirds, varbūt arī ne pa tēmai, jā, tad droši varat arī rakstīt to, jo skaidrs, ka, ja tas jautājums grūz, labāk viņu uzdot nekā, kā saka, atlikt uz vēlāku. Nu, lūk, nu ko, sveicināti vēlreiz visi, kas ir pievienojušies, visi, kas skatās, droši iekomentējiet, vai mūs dzird, vai mūs redz. Mēs šodien sākam mūsu tēmu toksiskās vielas un pavasars caur biorezonanci. Tātad skaidrs, ka ir tie toksīni, kurus mēs uzņemam no ārpuses jau, tad parasti tas ir gaiss, ūdens, ēdiens, jā, un dažādas citas formas, kuras arī ir piesārņotas ar šīm toksiskajām vielām. Bet ko tad īsti darīt? Jā? Vai ir kaut kādi risinājumi? Kādas ir šīs vielas? Vai viņas var konstatēt? Kā viņas var konstatēt? Jā? Par to visu šodienas webinārā un visdrīzāk par tiem iekšējiem toksīniem, ko ražo mūsu pats organisms. Drīzāk to mēs darīsim tā kā otrajā daļā. Jā. Paskatīsimies maijā, arī sataisīsim kādas webinārus. Ja? Nu, lūk, ko? Tātad ejam tālāk. Uzlikšu jums nelielu prezentāciju, ko ir Dzidra sagatavojusi, un Dzidra nedaudz vairāk arī pastāstīs. Tā. Okay. Nu, lūk. Tā, es ceru, ka visiem ir redzams. Dzidra, vai tev ir redzams? Jā, man ir redzama prezentācija. Sevi es neredzu, bet es redzu prezentāciju, jā, un redzu tevi. Nu jā, pirmo slaidu gribējās vienkārši, nu, lai mēs padomātu pie tā, kas mums ir tā kā svarīgs šajā dzīvē. Nu, lai mēs varētu izbaudīt visus dzīves priekus, tad kas mums ir tas pats svarīgākais, visvērtīgākais? Un, protams, tā ir mūsu dzīvība. Un varbūt citi prasīs, kas ir aksiomas, ko nozīmē. Nu, ir aksiomas, tas ir pieņemts tāds jēdziens zinātnē. Aksiomas ir patiesības, kas nav jāpierāda, kuras pastāv pašas par sevi, un līdz ar to viņām neprasās nekādi pierādījumi. Un es domāju, ka tam, ka visvērtīgākais cilvēkam ir dzīvība, neprasa nekādu pierādījumu, un arī par veselību tas ir skaidrs, ka mums tas ir tomēr ļoti svarīgi. Tas, ko es tā kā no sevis gribētu teikt, ka vienmēr esmu uzskatījusi, ka tomēr savu veselību vislabāk mēs varam saglabāt paši. Un arī pašiem mums par viņu ir jārūpējas. Ne tik daudz visu laiku jāprasa no ārstiem, no speciālistiem dažādiem, bet tomēr ir pašiem tā kā jāņem tas savās rokās un jārūpējas par savu veselību. Un katrs to dara savādāk. Cits varbūt par to domā, cits varbūt nedomā, bet ja mēs par to domājam, tad viens no tiem aspektiem, lai mēs saglabātu veselību, protams, ir censties uzņemt pēc iespējas mazāk šos toksīnus, radīt apstākļus, lai mēs pēc iespējas mazāk arī paši ražotu šos endotoksīnus. Un tas ir tāds, uz ko mums jātiecās, kas mums jādara. Visiem zināms, ka, protams, ir darbs, atpūta, ēšanas režīms, miega režīms un viss šīs fiziskās aktivitātes, censties elpot tīru gaisu, nesaskarties ar toksīniem, lietot pēc iespējas mazāk ēvielas un daudz dažādi. Bet par to mēs runāsim tālāk, es domāju. Un varbūt nākošā slaidā uzreiz, lai mēs arī saprotam, par ko es tā gribu runāt, tad ir zinātnieks Hāns Heinrichs Reikjaviks, kas jau izstrādāja šo zinātnes, jeb medicīnas nozari, kas ir homotoksikoloģija, un viņš bija tas, kas ļoti pētīja, kā rodas toksīni, kā viņi ietekmē cilvēku
cik daudz tātad šie toksīni nozīmē mūsu organismam, un viņš nāca arī pie slēdziena, ka toksīni, pamatojoties uz šiem toksīniem, cik cilvēks būs slims, cik viņš slimos, ir vairākas 6 pakāpes. Ja jūs pameklēsiet arī mūsu, un tur varbūt arī vairāk, bet ko es gribu pateikt, ka mēs reizēm nesaprotam, kas ir toksīns. Nu, īstenībā toksīns ir jebkura viela, kas rada mūsu organismu kaut kādu lieku slodzi vai izraisa bojājumu. Ar to mūsu veselības stāvoklis lielā mērā ir atkarīgs no tā, cik ātri mēs šos toksīnus spējam izvadīt, neutralizēt un arī, protams, mazāk uzņemt. Bet, ja mēs esam veseli, ja mūsu organisms ir vesels, mēs ar lielāko daļu toksīnu varam tikt galā. Viņi tātad mums izvadīsies ārā. Bet, protams, ir toksīni, kas tomēr nu, tā kā uzkrājas. Un tad arī rada šīs dažādās saslimšanas. Varbūt Inga kaut kas piebilstams. Nē, manuprāt, viss ir, kā saka, precīzi, jā. Varbūt mēs varam iesaistīt publiku. Droši rakstiet, kā jums šķiet, kas ir toksīns, jā. Vai varbūt jūs nepiekrītat, tad pierakstiet citādāk, jā. Vai varbūt, kā saka, jūs piekrītat, tad ieliekat īkšķīt, vai ka es piekrītu, jā. Tā kā miedarbojieties ar mums. Jā, kamēr raksta kāds, varbūt skatāmies nākošā slaidā. Un tātad par šiem toksīniem. Kā jūs noteikti zinat, ir endotoksīni, kurus ražo mūsu organisms. Ja mūsu organismā nepārtraukti notiek vielmaiņas procesi, dažādi procesi, kuros rodas šie starpprodukti, kas var būt ļoti agresīvi un tātad uzbrukt, pēc tam kairināt, uzbrukt mūsu pašu šūnām, mūsu organismam, tie ir endotoksīni. Citi sauc arī brīvie radikāļi, tie var būt, nu, piemēram, kā muskuļu darbā rodas pienskāpi, kas kairina muskuļus. Olbaltumvielām sadaloties rodas amonjaks, kas ir ļoti kaitīgs. Mūsu organisms viņu uzreiz neutralizē par urīnskābi, un viņu vajadzētu izvadīt ārā. Bet citreiz, ja neizved ārā, viņi uzkrājas un ir tā kā mums iekšā endotoksīns. Tā nu, ļoti daudz šie procesi, kas noris, ja viņi nenoris līdz galam, tā kā paredzēts, tad rodas šis endotoksīns. Arī pie stresa, arī, kad mēs nervozējam. Un neirotoksīni īstenībā ir diezgan tādi agresīvi, kairinoši, un viņi pa ķēdītē jau var ierosināt tālāk kaut kādu saslimšanu. Ja mūsu organisms to netiek galā, ja viņš viņus neizveda ārā, tad šie toksīni mums ir ļoti kaitīgi. Un ir eksotoksīni, ko mēs uzņemam no apkārtējās vides, kā visi zina. Mēs viņus varam ieelpot ar gaisu. Mēs viņus varam apēst, protams, pārtikā, ja viņus satur, kā zina, visi pesticīdi, dažādas šīs herbicīdi un dažādas ēvielas, krāsvielas, smagie metāli, kas arī mūs var būt ļoti kaitīgi un izraisīt dažādas saslimšanas. Protams, mums ir ļoti daudz aizsargu sistēmas, kas cenšas ar to visu tikt galā. Sākot jau ar muti, kad, ja mēs uzņemam kaut kādu šādu toksīnu no ārpuses, tad sieklas vairāk atdalās, cenšas izvadīt ārā un neutralizēt, pēc tam kuņģī jau atdalās kuņģu sulas, zarnas, nu, rodas šī caureja, kas grib ātrāk izvadīt kaut kādus toksīnus ārā. Ja viņi paspēja uzsūkties, tad, protams, pa vārtu vēnu nonāk aknās, un aknas cenšas neutralizēt šos toksīnus, bet tajā pašā laikā var rasties arī aknu bojājumi, jo, kā jau toksīni, lai viņus neutralizētu, aknām ļoti jāstrādā, un pašas aknas var tikt bojātas, ja šie toksīni tātad ilgstošā laikā rada šo kairinājumu. Un pēc tam, protams, viņas izved ārā caur nierēm, un arī šeit līdz ar to var rasties nieru bojājumi.
Tātad patiešām dažādas šīs saslimšanas mums var izraisīt toksīni. Ja mēs runājam par kaut kādiem vīrusiem vai baktērijām, arī tos var pieskaitīt vismaz jau kā eksotoksīni, viņi ienāk mūsu organismā, un pašā organismā viņi var ražot arī šos endotoksīnus. Nu, ja ir kāds jautājums, labprāt atbildēšu, jo šeit var stāstīt gari un plaši, bet visu nevar pastāstīt, visu tā kā nevar atcerēties. Vienīgais, ko var teikt vēl, ka tad, ja mums ir sāk uzkrāties šie toksīni mūsu organismā, mēs sajūtam nogurumu, mums samazinās darba spējas, mums kļūst slikts garastāvoklis, bezmiegs, varbūt trauksme. Un to visu var izraisīt toksīnu uzkrāšanās. Reizēm mēs nesaprotam, kāpēc mums tur nogurums, mēs nespējam ne priecāties, ne strādāt, neko, bet to var radīt šie dažādie toksīni. Jā, Inga, varbūt ir jautājums vai papildinās? Jā, nu lūk, tā kā kamēr visi gatavo jautājumus, mēģinu izdomāt kaut ko sarežģītu priekšdīdrus, es tā vairāk no sadzīves varu pastāstīt to, ka kā piemērs par endotoksīniem. Ja? Liekais svars arī ļoti bieži ir vienkārši iekapsulēti toksīni taukos. Ja? Vai jūs to zinājāt? Jo, kāpēc taukos? Tāpēc, ka tauki ir visdrošākais veids, kā organismā glabāt kaitīgas vielas, lai organisms pa daudz nesaindētos. Tādā veidā jūsu ķermenis ļoti, ļoti saudzīgi pret jums attiecās, ja? Radot lieko svaru, tādas, kā saka, pufīgas vietiņas, kuros sakapsulē visus tos draņus, kurus jūs uzņemat, un organisms nespēja pietiekami efektīvi to izvadīt. Nu, lūk, un parasti ir tā, ka sievietes izdomā tā, man tagad vajag pavasarī tikt galā ar šo lieko tauku slānīti, ja? Un sāk tievēt. Un ja organismā nav pietiekami spēcīgas izvadas sistēmas, kā nieres, aknas, ja, un gremošanas sistēma, nu kā piemērs, ja, tad respektīvi sāk organismā kust tauki, ja mēs vienkārši tievējam, tur badojamies un tam līdzīgi, un tie toksīni aiziet asinsritē. Un rezultātā var būt ļoti milzīga intoksikācija un ļoti, ļoti slikti līdz dzīboņiem un daudzām nopietnām lietām, ja, bet tikai tāpēc, ka cilvēks tā kā nesaprot, kas ar viņu notiek. Un tāpēc ir tā, ka pirms uzsākt tievēšanu, īstenībā primāri sakārtojot tikai nieru un aknu darbību un gremošanas sistēmas darbību, var ļoti daudz ko panākt dabīgā procesā, ka organisms pats, viņš nav muļķis, viņš pats atbrīvosies no tā, bet nebūs tā, kā man arī viens cilvēks teica, viņš saka, ka mēs tagad taisam ģenerālo tīrīšanu un gribam tagad visu drāzu, kas ir, vienā reizē iznest ārā. Bet durvis ir tik šauras, cik viņas ir. Nu, nav iespējams uzreiz visu pa tām durvīm izgrūst ārā. Tad mēs varam kaut kādu daļu iznest. Ja? Un tāpēc vienmēr tas labākais ir kaut ko darīt pa etapiem, saudzīgi ar ķermeni, kā saka, pakāpeniski, un tādas ļoti straujas tievēšanas 10-20 kilogrami patiesībā organismam ir pat varētu būt kaitīgs. Ja? Nu, tā kā tur vienmēr jāskatās kombinācijā ar to, kāds ir jūsu veselības stāvoklis. Kas vēl? Ko es esmu saskārusies ar savām klientēm? Ja? Kad ļoti bieži, ja gremošanas sistēma nepareizi strādā, ja? Tur būtu dažādi aspekti, kāpēc tur aizkuņu dziedzeres slikti strādā, varbūt vēl kaut kas tur, kā saka, slikti strādā, jo gremošanas sistēmā tur ir daudz un dažādi orgāni, tur nav tikai zarnas. Ja? Un ja kāda sistēma nestrādā, tad, respektīvi, organismā var nepārstrādāties pārtika pietiekami smalki, nu, tad viņš nesadalās tā saucamās smalkajās molekulās, un rezultātā pārtika varbūt arī normāla vēdera izēja, jā, un it kā liekas, ka viss notiek, bet tai pašā brīdī gremošanas sistēmā tā pārtika nav sadalījusies tik smalki, lai viņu adekvāti uzsūktu, pārstrādātu un izvadītu. Un rezultātā, kas notiek, sākās pūšanas procesi gremošanas sistēmā, un šie pūšanas procesi rada ļoti kaitīgus toksīnus, un mēs pēc būtības saindējamies, ja, ar to, ka mūsu pārtika kārtīgi nepārstrādājās. Un tas viss aiziet asinsritē, asinsrite cirkulē pa visu ķermeni,
Un rezultātā cilvēkam slikti, nelabi, un visas tādas vainas var mesties, jā, un ja papēta smalkā homotoksikoloģijas teorija, tad ilgstoši šādā stāvoklī atrodoties, sāk veidoties pakāpeniski dažādas vainas. Ķermenis meklē risinājumu, kā to iekapsulēt. Vienam tas ir tā kā liekais svars, ja tas, kā saka, tie tauciņi, ko uzņemat, ir pietiekami, jā, tad ir kur ielikt, bet ja jūs badojaties un nav kur ielikt, jā, tad viņš tur sāk visu kaut ko citu domāt, ko tur, piemēram, darīt, tur holesterīnu paķert, tur vēl kaut ko, ja, nu tā kā, respektīvi, dažādas slimības var skatīties ļoti interesanti no dažādiem griezumiem, kā tas vispār funkcionē ķermenī. Nu, lūk, tāda mana pieredze, un sakārtojot gremošanas sistēmu, ja, un biorezonanse tādā ziņā ir ļoti efektīva, ka viņa var aizsniegt tādus orgānus un sakārtot atpakaļ normālā darbībā, kurus reizēm ar citām metodēm nevar izdarīt, ja. Un, protams, tas nav brīnuma līdzeklis, tas ir jāsaprot, jā, un es neaicinu neārstēt savas slimības medicīniskā ceļā, bet vienmēr ir jādomā arī par ilgtermiņu, tātad kā mēs atjaunojam organismu darbību, lai organisms strādā pareizi. Un parasti tas nozīmē, ka tas ir vajadzīgs laiks, jo ilgāk jūs esat bijuši tajā periodā, kad jums nav strādājis organisms pareizi, jo ilgāks būs rehabilitācijas laiks, tātad ilgāk nāksies viņu kārtot atpakaļ. Bet šīs ierīces, nu precīzāk, piemēram, biorezonanses ierīce, kas ir šī ierīce terapijas, jā, tad šī ierīce pielīdzinām tādai kā fizioterapijai. Tad, kad iedomājaties, ka jūs ejat uz zāli, tikai jūs nevis trenējat ārējos muskuļus, bet trenējat iekšējos muskuļus, ja iekšējos orgānus varētu teikt tā. Nu, lūk, un tādā veidā pakāpeniski uztrenējot atpakaļ pareizu orgānu darbību, sāk kārtoties arī pareizi visu ķermeņa darbību. Tā es censos vienkārši jums izstāstīt. Es ceru, ka bija saprotams. Ja bija saprotams, ielieciet īkšķīt, atbalstiet mani, jo man liekas, ka dažreiz ļoti grūti izskaidrot kaut kādas tādas lietas, kas notiek ar mūsu ķermeni. Ja nebija saprotams, jautājums studijā droši, ja arī pat, ja nokavējāt tiešraidi, droši rakstiet komentārus apakšā, iekomentēsim atpakaļ. Un vēl viena tāda lieta, ko gribētos arī, protams, piebilst, ir par egzotoksīniem. Kad no manas tādas arī pieredzes, ka ļoti bieži cilvēks tā kā dzīvo ļoti veselīgi, arī bieži vien tas jau viņš dzīvo laukos un it kā liekas svaigs gaiss un viss kārtībā, ja, bet testā uzrādās veselības testā, veicot, mēs īstenībā neparādījām ar Dzidru, kāds ir, man ir vecā aparāta versija, ja, Dzidrai ir pats krūtākais kosmosa tehnoloģija, jaunākā 3. versija, ja, tas vienkārši, man liekas, kosmosa aparāts, domāju, fantastika, ja, kas tur ir iekšā. Bet manējais arī nav nemazāk slikts, es viņu ļoti labi pielietoju, pilnīgi man der, bet, nu, ja, kā saka, nevar kaut ko dabūt, ko nevar savā aparātā, var aizbraukt pie Dzidras, jā, Dzidra man uztais testi, ja, tā kā smalkāk. Nu, lūk. Jā, tā kā aparāti ir mājās lietošanai, jā, ko mēs nepiekomentējam klāt, var, protams, profesionāļi viņus lietot savām vajadzībām, jā, bet pamatā aparāti domāti mājās lietošanai, tad viens ir priekš mērīšanas organismu datu, jā, mērīšanas, un otrs ir priekš organisma, tiksim, sistēmu, orgānu, uzlabošanas tātad atpakaļ, lai viņi pareizi strādā. Ja? Jo parasti, ja kaut kas nenotiek tā, kā jums patīk, tas nozīmē, ka kāds orgāns buksē tā teikt, vai nu pa daudz, vai nu pa maz strādā. Ja? Bet viņam ir jāstrādā tā kā normas robežās. Nu, lūk. Tāpat kā ar augstu un pazeminātu asinsspiedienu, ja, gan augsts, gan pazemināts asinsspiediens nav ok, ja, bet normāls asinsspiediens ir ok. Tāpatās arī katram mūsu orgānam ir tā saucamā normas robeža, kurā viņam ir jādarbojās, un tad, ja mēs nejūtamies labi, tas nozīmē, ka kāds viens vai vairāki orgāni ir pārslodzē vai, nu, ir noguruši, strādā pa sliktu, pieklibo, tā teikt, ja. Nu, lūk. Tā kā droši prasiet visus savus jautājumus, arī profesionāļi, kas klausās, ja varbūt jums ir kaut kas, kas ir neatbildēts, ja, mēs labprāt, mēs esam tagad ar Dzidru nobrieduši vairāk palīdzēt, vairāk izstāstīt visu kaut ko.
Un par tiem egzotoksīniem ir tā, ka ļoti bieži mēs nopērkot, piemēram, griķus vai rīsus vai kādus līdzīgus produktus veikalā, un liekas, mēs pat veģetārieši varam būt un lietot tos produktus, ja, bet tas griķis vai rīss ir audzis ceļa malā, un tur tātad viņš uzņēmis šo smago metālu, un finālā jūs regulāri uzņemat ar šiem produktiem arī šos smagos metālus. Ja? Protams, skaidrs, ka adekvātās devās toksiskās vielas organismam ir jāizvada pašam ārā, tas nav nekas anormāls, ja? Tāpat kā iekšējās. Bet problēma sākās tad, kad jūs uzņemat pat daudz, un lielākā daļa no jums dzīvo noteikti pilsētās, tāpat kā es, jā, un līdz ar to tā vide ir, nu, paliek arvien sliktāk un sliktāk. Ekologi tur visu laikā saka, zvaniņus skandina un visu kaut ko dara, jā, bet ko tad īsti darīt, jā? Nu, kaut vai sākt ar sevi. Es uzskatu, nu, kaut vai sāciet ar sevi, tad, ja jūs palīdzēsiet sev, varēsiet palīdzēt tālāk citiem, un viss sāks pakāpeniski kārtoties, jā, jo kā mēs varam palīdzēt citiem, ja mēs nevaram palīdzēt paši sev. Nu, tas ir tāds mans personiskais viedoklis, ka jāsāk ar sevi. Sevi jāsakārto, un tad var sakārtot brāli, māsu, kā saka, bērnus, rada gabalus un draugus, ja, un tad tālāk jau pasaulē iet. Nu, lūk. Jā, tāda informācija, ejam tad tālāk. Tā, laikam, ir. Jā, tas nākamais slaids, Zidra. Nu, jā, nu, daļa jau arī tā kā tu stāstīji tieši par šiem aparātiem, kā tiem web wellness aparātiem mēs ļoti varam palīdzēt sev. Gribu arī pateikt, ka tie nav tikai šie testēšanas un korekcijas aparāts. Kompānija ir izstrādājusi arī vairākus citus aparātus, piemēram, kas ir LifeWater pēdējais, kas attīra ūdeni, un līdz ar to arī ūdens kvalitāte būs labāka, ko jūs dzersiet, gan kvalitātes ziņā, gan arī palīdzēs organismam ātrāk izvedīt ārā šīs toksiskās vielas, kā Inga teica, piemēram, tur cilvēks, nu, grib notievēt, protams, ka uz vasaru gribas nomest kaut kādus liekus kilogramus. Es atvainojos, man jāpieslēdz pie... Kamēr dzidrs slēdzās, es pilnībā piekrītu. Liekais svars, jā, nu, kā saka, nav obligāti jānes līdzi, bet ar prātu jātievē, jā, tā teikt, jāsaprot, ka tas nav tāpatās. Tas liekais svars vienkārši neuzrodās tāpatās, jā, tad ir kaut kas, kāpēc ķermenis to dara, jo mūsu organisms ir mega gudrs, jā, un ar viņu strīdēties labāk nevajag. Bet tā kā šī aparāti ir mega gudri, tad viņi sabalansē to jūsu vietā. Nav tā, kā saka, tik šausmīgi jābūt smalkām zināšanām, ja vien nav interese par to tajā visā iedziļināties, ja, bet var ļoti viegli uztaisīt ar vienu aparātu, ja, var uztaisīt testiņu mājas apstākļos aptuveni minūtīte ar 3. versiju, kas ir dzidrai, tur vispār 25 laikam sekundes dzidrijā. 25 jā, sekundes, ļoti, jā. Jā, ļoti vienkārši, un arī aparāts uzrāda visu, kas jums tur iekšā notiek, jā, gan orgāns, gan arī smagos metālus. Kā viņš tad uzrāda tos smagos metālus? Nu, viņi vibrē noteiktā frekvencē, līdzīgi kā jūs ieslēdzat radio, un tur ir radio SVH stacija vai radio skonto, nu tad, respektīvi, jūs tur noregulējat, kur jums tur staciju vajag, jā. Tāpatās katram smagajam metālam ir sava vibrācija, sava frekvence vai radio. Nu, es pielīdzinu, lai jums vieglāk saprast, jā, tas nav gluži radio vilnis, bet respektīvi ir noteikts vilnis, ko viņš izdala, un tādā veidā aparāts nolasa šīs spēcīgās vibrācijas jūsu ķermenī un nosaka tā, šitā vibrācija bija ļoti spēcīga un tai atbilst tāds un tāds smagais metāls, ja? Nu, lūk, ja, kā saka, nav baigi smalkas padziļinātas zināšanas, jūs varat vienkārši strādāt ar autokompleksu, tas nozīmē, kad uztaisījāt testu 1 minūtes laikā manā gadījumā, ja, un ierakstījāt 1 minūtes laikā šādā aparātā caur telefonu, nu, caur Bluetooth viņš iet, ja. Autokompleksu, kur jau aparāts jums ir salicis visu secīgi, loģiski pa plauktiņi, nu, respektīvi mākslīgā intelekta programma, viņi jau izkalkulē jums labāko iespējamo algoritmu, kā tad jums efektīvāk sakārtot savu ķermeni atkal tādā normālā, atbilstošā darbībā. Jā, Cita, tev sanāca pieslēgt, jā, vadiņu? Varu turpināt, vienkārši dators lādējies ārā, jāpieliek pie elektrības.
Iesāk runāt par šo ūdens tātad uzlabošanas aparātu Life Water, jo tas ir ļoti svarīgi tieši pie tieviešanas, lai dzert daudz ūdeni. Bet, ja mēs dzeram vienkārši krānu ūdeni, viņš nebūs tik efektīvs. Bet no šāda aparāta viņš būs ļoti efektīvs. Viņš ātri neutralizēs tieši visus tos toksīnus, kas rodas taukiem noārdoties, kā Ingi jau stāstīja. Viņu nepieminēja man pašai pieredze, ka cilvēkus arī, kas tievē un pēkšņi viņam arī, nu, tā reakcija ir tāda, ka viņš jau pirms gada dzēra zāles un tā reakcija, nu, tāda pati kā šo zāles dzerot. Un tad tikai paskatoties, palasot arī literatūrā, ir skaidrs, ka šie tauki bija iekapsulējuši arī kaut kādas zāļu atliekas un tievējot viņas vienkārši nonāk asinīs. Tāpēc ļoti svarīgi dzert arī šādu uzlabotu ūdeni, kas tātad neutralizēs ātrāk šos toksīnus. Arī tos toksīnus, kas rodas organismā, šie brīvie radikāļi, kas nesadalās līdz galam. Arī šeit, jo ūdens ir bagātināts ar ūdeņradi, un līdz ar to viņš palīdzēs kā antioksidants, palīdzēs ātrāk atbrīvoties no brīvajiem radikāļiem. Un otrs arī varbūt mazāk pieminēts aparāts ir šeit Life Air, tas ir ļoti ērts un parocīgs. Viņš savukārt bagātina, viņš attīra gaisu, protams, no visa kā, gan uzlādētām daļiņām, gan baktērijiem, vīrusiem, un arī bagātina gaisu ar gaisa vitamīniem, anjoniem, kas arī ļoti svarīgi, mēs ieelpojam viņus tādā caur plaušām, un viņi arī palīdz neutralizēties toksīniem. Un tas ir svarīgi pie toksīnu izvedes ārā. Līdz ar to, protams, mums ir šie divi pamataparāti, kam vajadzētu būt katrā mājā. Bet, ja cilvēks var atļauties, viņš varētu tomēr papildināt arī tātad ar šiem pārējiem aparātiem. Un visi aparāti ir certificēti, protams, atbilstoši. Un arī viņi var teikt, ir ekoloģiski, ne tikai tāpēc, ka ražoti no netoksiskā ekoloģiska materiāla, bet arī tāpēc, ka viņi samazinās cilvēku vajadzību pēc medikamentiem. Līdz ar to šie medikamenti tiks mazāk ražoti, mazāk tiks piesārņot gan atmosfēra, gan, nu, līdz ar to viņi uzlabos ilgtermiņā arī ekoloģisko stāvokli. Ja kādam kāds jautājums par aparātu, droši prasiet vai rakstiet, bet mēs varēsim arī tālāk skatīties par šiem toksīniem. Jā. Jā, nu šeit jau var redzēt ar aparātu, gan tā kā manējais Life Expert, gan tās kā Ingai, kur var redzēt ir aparāts, var ļoti ātri novērtēt vispārēju organismu stāvokli, un viena no sadaļām ir, kur var redzēt visu 47 orgānu stāvokli. Un, ja ir šāda aina, piemēram, tur, nu, gandrīz visi orgāni zili, gandrīz vai violeti, tas nozīmē, ka ir kaut kāda liela toksiskas noslodze orgāniem, un tas varētu nozīmēt to, ka organismā ir ļoti daudz toksīnu, kas nomāc normālu šo orgānu darbību. Un tādos mazos lodziņos varat redzēt, ir vēl viena sadaļa, kurā uzklikšķinot uz tiem orgāniem parādās arī apraksts, kāda vaina varētu būt šiem orgāniem. Un arī šeit var atrast, paskatīties, nu, piemēram, tur roka ir ar pleci un locītavs. Ja cilvēkam sāp rokas un viņš nevar saprast, tad šeit, piemēram, izlasot, neparādās, ka tur būtu kaut kāda artrīts vai osteoartrīts vai kaut kāda kaulu problēma vai muskuļu problēma, bet šeit parādās tieši, ka ir gan endotoksīni, gan eksotoksīni, kas varētu izraisīt tātad šīs sāpes rokās vai laiku, ja viņi netiks izvadīti, tad viņi, protams, var bojāt gan locītavas, gan izraisīt problēmu. Un tā pie katra orgāna piesārņojums vai arī viņš neparādās. Un izējot cauri visiem orgāniem, mēs tad redzēsim, cik mūsu organismā tomēr ir šie daudz endotoksīni vai eksotoksīni. Jā, Inga, varbūt kaut ko piebilst gribi tieši šāda? Nē, man liekas, ka ir ok. Varbūt tie, kas skatās, varbūt kādam ir jautājums, droši.
Jā, studijā, jā, jo man jau ar Dzidru mums jau daudz kas ir praktiski skaidrs, jā, par šo tēmu. nu jā, jo Tāpēc arī mums liekas tā kā pilnīgi saprotams, ka tas, jā, un reizēm tāpēc aizmirstam kaut ko piebilst, varbūt tādu, ko cilvēks domā, ka viņš gribētu uzzināt. Jo, jā, nu, varbūt no sākuma tik daudz to mēs nepievērsām uzmanību, neievērojām, bet tagad jau paskatoties tajā testā, mēs jau redzam uzreiz, nu, vai tur jāskatās organismu tīrīšana no toksīniem, vai no varbūt arī, nu, šajā reizē nevajag vēl. jā. Slaidu. Un, Lieta, kas man nāk prātā, ir tad, ja cilvēks saka, nu, bet es jau neesmu tik zinošs kā jūs, jā, ko tad es, kā tad es varu to vispār pielietot sev, es tad bez jums nekādīgi. Patiesībā tā arī ir kļūda, ko ļoti daudz cilvēku pieļauj, ir tā, ka tas aprāts paredzēts tieši mājās lietošanai. Jā, tad, respektīvi, šādu aparātu jūs nomērat savu organisma stāvokli, jā, tad 1 minūtes laikā pieslēdzot to pie datora, un klāt ir arī elektrodi, ko mēs uzliekam uz galvas, uz rokām un uz kājām, nu, līdzīgi kā šeit mazajā bildītē. Nu, lūk, jā, un tests notiek ļoti ātri, tāpēc, kad tiek skanēti aptuveni 3600 punkti, līdzīgi kā tas ir austrumu akupunktūrā, kad jūs iedomājaties, ja, ka viņiem ir tās bildes ar visiem tiem punktiņiem pa ķermeni. Un tā kā to dara dators, tad tas notiek ļoti ātri un ļoti, ļoti efektīvi. Ja. Tad daudzi ārsti, kas lieto šīs ierīces kompānijas ietveros, ja, arī min, kad veselības testa rezultāts ir pielīdzināms aptuveni 30 ārstu kabinetu iztaigāšanai un 250 laboratoriskajām analīzēm. Tad iedomājieties, cik daudz šāda veida datu savāc šī ierīce. Ja? Bet tas, kas pats galvenais ir tajā, ka ja jūs neesat speciālists tajā visā, tad jums nav jābūt padziļinātām zināšanām, jo aparāti ir domāti tieši mājās lietošanai. Jūs testiņu uztaisījāt, aparāts datus visus savāca, aizsūtīja uz mākoni, apstrādāja pāris sekundēs, jo tas ir, kas saka, mākslīgais intelekts, viņš strādā ļoti ātri. Un tālāk jūs 1 minūtes laikā ierakstījāt šādā aparātiņā autokompleksu, jā, un pakāpeniski, kā saka, kārtojot savu ķermeni. No rīta uztaisījāt testu, ierakstījāt autokompleksu, jā, ideālā gadījumā katru dienu šādu ciklu atkārtot, ja ne, te 1 reiz 3 dienās. Kāda tā doma, jā, tad respektīvi, jūs uztaisījāt testu, jums visi rādītāji ir lilā, nu kā šajā piemērā, jā, ierakstījāt autokompleksu. Autokompleks izgāja. Ja, nākamajā dienā jūs taisat atkal testu ar šo ierīci, un tad testā jau parādās, ka visi rādītāji nav lilā, bet, piemēram, ir lilā un jau kaut kas ir viegli zils vai zaļš. Ja. Tad viņš sāk to organismu kārtot atpakaļ, normas robežās. Ja. Zaļā krāsa ir tā labā krāsa, kas ir jāsasniedz. Ja. Nu, lūk. Tālāk tātad jūs atkal uzlikāt ierīcē autokompleksu, jā, tas ir ļoti viegli izdarāms, bet pensionāri to dara, ticiet man, tā kā, un Dzidra jau ir pensijā, tā kā, bet arī daudz, daudz lielāki seniori to dara, viņi tiek ar to galā. Nu, kait visā sākumā ir vienkārši jāpiešaujās, bet nav sarežģīti. Tālāk tātad 3. dienā jūs atkal uztaisījāt testu veselības, ja nomērījāt organismu, atkal kaut kādi dati ir pamainījušies, un atkal uztaisījāt autokompleksu, ielikāt ierīcē, pastaigājāt ar ierīci, ja, un atkal organisms pakārtojās uz priekšu. Ja. Tas līdzīgi kā, piemēram, jūs gribat tagad uz vasaru tur sasniegt ļoti skaistas auguma aprises, tur uzkačāt rūkas, ja tie ir vīrieši parasti vai kājas, ja, sievietēm atkal tur dupsis un vēdera prese un tādā garā, ja. Skaidrs, ka aizējot vienreiz uz zāli, jums rezultāts uzreiz nebūs. Ja? Jums tātad, kas ir jādara, jums jāiet regulāri uz zāli, tur noteikti skaitu reižu nedēļā, teiksim, 2-3 mēneši, lai sasniegtu tādas būtiskas auguma aprises. Ja? Plus varbūt kaut kas jāpamaina ēdienkartē un tādā garā. Tāpat tās ir ar šo aparātu, tas arī nav nekāds burju instruments, ka jūs tagad vienreiz uzliksiet un viss notiks. Un ček, liekais saraksts pazudīs, nu kā piemērs, jā.
Tad tā nenotiks, vai, piemēram, tur locītava sapē un visi viņas vairs nesāp pēc vienas reizes. Ja? Tad tas būs visu laiku jākārto noteiktā periodā, kamēr organisms sakārtosies dabīgi atpakaļ, un tad vēl organismam būs vajadzīgs laiks, lai atjaunotu tos bojātās sistēmas. Ja? Tagad skaidrs, viens ir jādabūna atpakaļ normālā darbībā, lai ķermenis strādā, un pēc tam tikai ķermenis spēj sākt kaut ko vispār atjaunot jūsu ķermenī. Ja? Tā, nu, pa lielos vilcienos, ja? Es tādās vispārīgās frāzēs runāju, lai vieglāk saprast. Nu, lūk. Tā kā tāds ir tas algoritms, viņš ir salīdzinoši vienkāršs un tādā veidā var panākt tiešām fantastiskus rezultātus. Ja ir tādi gadījumi, kā piemēram man sāp zobs vai tur, nezinu, tur kaut kāda cita problēma, sāp mugura vai vēl kaut kas, un uzliekot programmu, viņa nostrādā uzreiz. Ja? Tā arī mēdz būt, vai tur ir iesnas, vai deguns ir cieta, un uzliekam programmu, deguns attaisās vaļā, viegli elpot, tūska mazinās. Ja? Bet liela daļa problēmas ir jākārto ilgtermiņā, līdzīgi kā liekais svars. Tas nav tā, ka, kā saka, burju noiņa, un viss notika, abrakadabaka. Ja? Nu, lūk. Es ceru, ka bija saprotams. Ja bija, ieliekiet līkšķīti vai sirsniņu. Jā, ieliekiet sirsniņu komentārā, ja jums bija saprotams. Es vienkārši izskaidroju, ja nebija galīgi garām, sakiet, nu, Inga, vienkāršāk lūdzu nākamā reizē, jā. Tad es centīšos vēl kaut kā vienkāršāk to izstāstīt, vai kas bija saprotams, kas nebija saprotams, iedodiet atgriezenisko saiti, lai tad es varu saprast, kā tad savādāk to paskaidrot nākamā reizē. Jā, Cindra. Jā, es uzreiz piebildīšu, ka tas, ko tu stāstīji, pārbaudīts arī praksē, tā kā es uz sevi pārbaudīju jau pagājušajā gadu un aizpagājušajā gadu un arī šogad. Pavasarī aizbraucot uz dārzu, piemēram, pēc pirmās reizes vienmēr jau sāp mugura, jo tad locies un tiešām. Un tad atbraucot mājās, uzliek ir tāda programma muguras nogurums, un patiešām viņa pāriet sāpē. Jo agrāk, kad nebija aparāts, tad pēc šādām reizēm nu, tā kā uzsāk pa jaunu locīšanos. Tā mugura sāpēja ilgi un pat nevarēja pagulēt un bija grūti. Bet tagad noņem šo muguras stīvumu un sāpes un īstenībā jau, nu varbūt nedaudz tur velk, bet ir ok, ir ļoti labi. Un arī izmēģināju vienu reizi, kad zobs sāpēja. Man pašai, kad bija, es zinu cilvēks, kas tur ārstējuši to zobu iekaisumu, bet man pašai sāka sāpēt zobs. Domāju, izmēģināšu, jo tur ir tieši tāda programma. Un uzlika un patiešām pārgāja sāpes. Bet jau pēc kaut kur 4 stundām atkal sāk tā kā vilkt, īdēt, nu uzlieku atkal pa jaunu. Agrāk es būtu to risinājis dzerot ibumetīnu. Apmēram tas pats iedzer ibumetīnu, 4 stundas tā kā pāriet viņš. Un tad jādzer pa jaunu šīs zāles. Bet tagad es tiku ar šo aparātu, lai balans uzliekot programmu. Un atšķirībā no zālēm viņš nerada nekādas citas blakus parādības vai blakus vainas. Es iztieku tikai ar aparātu. Un, nu, protams, nākošā dienā jāiet pie zobārsta un tas caurums ir jālabo. Bet noņemt sāpes, patiešām ideāli noņemt sāpes. Uzreiz arī piebildīšu, ka ir pazīstami, kuriem pēc zobārsta apmeklējuma sākās iekaisums. Pamēģināju ļoti spēcīgas antibiotikas izrakstīja, bet no antibiotikām palika slikti. Bet uztaisot programmas, jo šai sievietei arī ir aparāts, uztaisot programmas, viņa ar šo iekaisumu tika galā ar aparātu. Bet nu, tas aizņēma nedēļu vai 10 dienas, tagad vairs nepateikšu. Jo, nu, ir slikti, ja antibiotikas nevar dzert, jo sirds var būt problēmas, tad šo aparātu var lietot droši un viņš nerada nekādas citas problēmas. Un patiešām šo iekaisumu likvidējām, gan uzsaucās un viss bija labi. Tas tā, nu, tādai atkāpē varbūt arī par šiem toksīniem aparātiem. Jā, nu, katrā ziņā
Man liekas, tie piemēri, ar ko mēs esam saskārušies, ir tik fantastiski un tik interesanti. Un, man liekas, mēs te varētu stāstīt un stāstīt un stāstīt. Un reizēm pat visi nevar atcerēties. Un tad, kad kāds kaut ko pajautā, tad uzreiz tā kā vieglāk atcerēties, jā, bija šī tāds piemērs, bija šī tāds piemērs. Jo es varu pateikt par tām zobu sāpēm. Nu, man pašai nav bijusi tāda pieredze personiski, ja, lai es varu to pateikt, nav zobiņš sāpējis. Bet man ir bijuši klienti, kur viens klients vispār teica, viņš saka, nu, netiec pie ārsta brīvdiena, ja, nu, tur kaut kas tiešām ar to zobiņu bija noticis vai nolūzis vai kaut kas iekais tā pamatīgi. Nu, šausmīgi sāp, un viņš saka, es dzeru ibumetīnu vienu, otru, un nekas nelīdz. Un tad viņš domā, jāpaskatās, vai tajā aparatā kaut kas nav iekšā, ja. Nu, respektīvi, šitajā aparātiņā, ja, jo tas ir tas, ar ko mēs varam tā kā iedarboties savu ķermeni. Viņš saka, zobu sāpes jau standarta programmās iekšā iebūvēts, nekas nav jāmeklē. Jā. Un viņš tā, ok, uzlikšu. Uzliek, viņš saka, nostrādāja. Viņš saka, kā tas aparāts strādā, es nesaprotu, bet reāli nostrādāja. Un tad viņš pēc tam vēlāk bija licis vēlreiz, jo bija, laikam, jāgaida kaut kādas 2 dienas, lai tiktu, laikam, līdz tam zobārstam. Un tad viņš vispār nebija to ibumetīnu lietojis, jo tas ibumetīns īsti nenoņēma viņam tās sāpes. Nu, bišķiņi mazināja, bet, nu, īsti nekādas jēgas nebija. Un zobi jau sāpes saka, ka tas ir viens no tādām stiprākajām. Un viņš uzliek vēlreiz, jā, un noņem, un tiešām strādā. Protams, ka skaidrs, ka zobs ir jālabo, jā, nu, tad aparāts viņš palīdz tos iekaisuma procesus mazināt, palīdz, kā saka, nomierināt tos nervus un visu pārējo, bet, nu, kā saka, zobus ir jālabo, jā, mūsu mērķis nav teikt, ka jums nav jāiet pie zobārsta. Nu, lūk. Jā, bet tie piemēri tiešām ir daudz un dažādi, jā, kad ļoti ātri strādā arī tādas programmas kā dzīves prieks, kā enerģijas atjaunošanas programmas, kā noskaņojuma līdzsvarošanas programmas un tādiem, kuriem ir, teiksim, jūtīgi nervi, tur visādas veģetīvā distonija programmas, jā, nu tad ļoti ātri antistress ļoti labi uz bērniem strādā, jo patiesībā bērniem arī ir daudz stress un nav tā, ka tikai pieaugušajiem bērniem arī tā skola ir visnotaļ liels izaicinājums. Un bieži vien tas uzreiz traucē miegu. Visas miega programmas ļoti efektīvi strādā, tādas kā bezmiega programmas vai vienkārši labam miegam, arī ļoti, ļoti efektīvas un ļoti ātri. Tā kā, nu, tiešām, saku, iekšā ir iebūvētas 300 gatavas programmas, kuras uzreiz ir lietojamas, jā, tad dažādu ilgumu, sākot no pāris minūtēm, beidzot ar pāris stundām, jā, atkarībā kāda tā programma ir. Un ir vesela kartotēka ar aptuveni, vai teikt, bibliotēka ar 3000 aptuveni programmām, kuras jūs bez maksas varat ielādēt iekšā, atkarībā kāda ir tā jūsu sāpe vai problēma. Ja? Tā kā, ja nav jau ierīcē iekšā, tad jūs vienkārši varat kartotēkā atrast tādu speciālu programmu, kurā vienkārši jūs meklētājā ierakstat savu problēmu un atrodat vajadzīgo programmu. Tālāk jau ļoti viegli caur mākoni viņu ielādējat. Protams, pirmā, otrā reize, kamēr piešaujoties, ir jāpiešaujās, bet priekš tam, ja esam priekš jums mēs, jā, tad vai Dzidra kā konsultants vai es kā konsultants, jā, tad, ja ir interese par šīm ierīcēm, tad griežties pie manis vai pie Dzidras, jā, un mēs jau tālāk arī jums atbalstam šajā ceļā, kamēr jūs iesākat visas lietas, kā arī mums ir tāds īpašs bonus, mums tāds kurs ievads biorezonansē, kurš ir jau tāda bišķiņa jau vairāk ar padziļinātākām lietām, un mēs to dodam bonusā. Ja, tas ir mūsu īpašais bonus, ja jūs nākat ierīci iegādāties caur mani vai caur Dzidru. Kā arī mums ir profesionālie kursi, kur jau ir daudz, daudz dziļāk, un tā, nu, tiem, kam gribās izkapāt, kas ir lācītim vēderā, jā, tā ļoti, ļoti jau dziļi, un tos mēs jau piedāvājam ar 50% atlaidi arī bonusā tiem, kuri vēlas iegādāties ierīces un meklē, caur kuru konsultantu to izdarīt. Nu, lūk, tādi forši bonusi, jā, kas saka, tikai ir jāiet un jādara. Nu, lūk, Dzidra, varbūt tālāk. Jā, nu, skatāmies nākošā slaidā varbūt. Ko mēs vēl varam redzēt testā? Kā visi zinām, toksīni arī ir smagie metāli. Pēdējā laikā ļoti tiek cilāti tieši jautājums par smagajiem metāliem, ka ļoti daudz saslimšanas var izraisīt, nu,
ja organismā uzkrājas šie smagie metāli, un mēs arī viņus varam daudz kur uzņemt. Testā redz arī, ja ir šīs E-vielas organismā, redz, ja tad kopīgi smagie metāli ir paaugstinās daudzums, redz arī pesticīdi, un reizēm ir uzskaitīts, jūsu organismā varētu būt. Bet arī, protams, kompānija saka, ka informatīvas kā tests, un pēc tam, protams, ir jāskatās arī varbūt padzīmēt par šiem smagajiem metāliem, ja mēs gribam vairāk par viņiem. Es, piemēram, ļoti man patīk tas, ka es varu redzēt, vai šie smagie metāli tātad katrā testā parādās, vai arī viņi tomēr mainās, jo mūsu organisms tomēr arī viņus izved ārā. Ne jau tikai uzkrāja, bet arī izved ārā. Vispirms jau cenšas viņus vispār neielaist organismā, bet ja viņi ir nonākuši organismā, sāk uzkrāties un traucē orgānu darbību, tad, protams, ir labi paskatīties, vai viņi tur arī nākošā testā ir, aiznākošā testā. Jo no sākuma bija tā, ka cilvēks saka, nu kā tad var būt, man vienā testā ir, citā testā jau nav vairāk. Bet šis jau nav tāds statisks stāvoklis. Viņš var mainīties. Tas smagais metāls var arī izdalīties. Bet ja viņš tur visu laiku stāv, un ja ir arī kaut kādas veselības problēmas, tad, protams, ka mēs skatāmies, mēs varam iet, pārbaudīt, veikt arī tagad laboratoriski izmeklēt. Arī var ļoti daudziem metāliem, tas, protams, ir dārgs izmeklējums. Ja grib tā kā vēl pārliecināties un precizēt, vai tiešām šie smagie metāli ir mūsu organismā vai arī nav. Pa visiem smagajiem metāliem, protams, mēs nevaram izrunāt un izstāstīt. Tur var skatīties literatūru un arī pētīt, vai un kādas simptomi tā tad ir. Es varbūt gribētu šodien pastāstīt vairāk par dzīvesudrabu mūsu organismā, jo pašai man neliels šoks. Skatos, man parādās dzīvesudrabs. Manā organismā dzīvesudrabs, jo man likās, ka dzīvesudrabs tas nozīmē, ka es esmu kaut kur uzņēmusi termometrs, ir saplīsis, un kādreiz vecāki ļoti biedēja, teica, tikai Dieva dēļ, ja saplīsis termometrs, neskaries klātam dzīvesudrabam, jo viņš ir ļoti indīgs. Ļoti indīgi ir dzīvesudraba tvaiki, ja viņš iztvaiko, tad, protams, ka viņš būtu ļoti indīgs. Bet ikdienā mēs izrādās, ka mēs to dzīvesudrabu varam uzņemt ļoti, ļoti daudz un dažādos veidos, un mēs arī viņus uzņemam, par ko es agrāk pat nebiju iedomājusies, ka tas tā notiek. Pirmais jau man bija pārsteigums, kad zobārsta lekcijā viņš pastāstīja, ka saucamās sudraba blombes, viņas īstenībā nav sudraba, bet viņas satur dzīvesudrabu. Līdz ar to, ja mums ir šīs baltās, ne baltās, bet tādas sudrabotās blombes, tad tas dzīvesudrabs nepārtraukti, protams, devās mūsu organismā uzsūcas. Labi, ja mēs viņu uzreiz izvedam ārā, tad, protams, tas neko neizraisa. Bet, ja viņu regulāri šādi nonāk organismā, smagas veselības problēmas, viņš jau samazina eritrocītus tam. Bet kur tad vēl mēs uzņemam šo dzīvesudrabu? Protams, ūdenī nevajadzētu būt, jo ūdeni pārbauda, un tur ir norma, tur var būt, laikam, 2 mikrogrami uz vienību ūdens. Pēc normas, bet, piemēram, arī vakcīnās ir pieļaujams šis niecīgais arī daudzums kaut, bet viņš nav nemaz tik niecīgs, 25 mikrogrami, piemēram, gripas vakcīnā ir. Tātad, ja mēs saņemam daudz vakcīnas, mēs arī šeit saņemam šo dzīvesudrabu. Un viņš tātad pamazām var uzkrāties. Bet tās būtu tādas lietas, ko mēs nevaram izvairīties. Bet es pati arī tā īsti nezināju. Izrādās, ka ļoti daudz šīs zivis, kas nāk no okeāna,
arī satur dzīvesudrabu. Jo, protams, ja gan termometros, gan šajās vakcīnās, kuras varbūt tika, nu, tātad šie atkritumi tika varbūt netik labi savākti, tas viss nonāk ūdenī, un līdz ar to arī zivis šo dzīvesudrabu uzņem. Un pēc šiem datiem skatījos, ka daudz dzīvesudrabu, piemēram, ir zobenzivīs, zilajās tunču zivīs, tieši zilajās, un spāņu makrelēs. Tur ir gandrīz 1 jau mikrograms, jā. Tātad ļoti augsts daudzums. Ja mums patīk šīs zivis un mēs viņas regulāri ēdam, tad mēs šo dzīvesudrabu arī uzņemam, un viņš var sākt uzkrāties. Mums organisms netiek galā, un tātad to uzkrāja. Nedaudz mazāk ir parastajās tunču zivīs, pikšās un omāros. Es skatos vienkārši arī man pierakstīts, jo, protams, no galvas visu neatceros. Un tā kā ļoti, ļoti mazs daudzums ir mīdijās, mēnsās, lasī, kalmārā. Tātad šeit šis dzīvesudrabs varbūt ir mazāks. Bet, ja mēs mīlam tātad šīs zivis, varbūt arī vajadzētu pastīties, ja ir spāņu šī makrele un parastā, tad labāk ņemt parasto. Jo spāņu makrelē ir vairāk tas dzīvesudrabs. Tas atkarīgs no tās vietas, no kurienes viņi nāk, tātad okeānā. Nu, lūk, un tāpēc gribētu pateikt, ja saindēšanās ar dzīvesudrabu īstenībā var būt ļoti, ļoti smagas sekas, varbūt saslimšana smaga centrāla nervu sistēmai, un šeit ir visi simptomi, kas ir tādi smagi, kā aizkaitinātība, trauksme, bezmiegs, atmiņas zudums, depresija, nespēja koncentrēties, letarģija, bezmiegs, pat tādas mānijas dažādas, arī roku trīce, lūpu tirpšana, mēles tirpšana. Daudz dažādi šie simptomi, un tie visi var būt saistīti ar to, kā ir uzkrājies par daudz dzīvesudrabs organismā. Un ja mēs testā redzam katru reizi, un šeit, piemēram, vienā kreisajā pusē ir augsts dzīvesudraba līmenis, bet labā pusē tai testā nav. Ja mums šis augstais dzīvesudraba līmenis rādās, regulāri mēneša laikā, tad ir jāsāk domāt, vai kaut kādi arī simptomi, ja ir tur šī trauksme vai bezmiegs, ka varbūt tas ir saistīts tieši ar augsto dzīvesudraba līmeni mūsu organismā. Un pirmais, ja, protams, vajadzētu pastīties, vai mums nav šie saucamās dzīvesudraba avots. Jo šis zobārs pateica, ka ir jāņem nost šīs blombes un jāliek tātad parastās, kas ir patreiz baltās. Vēl vienu lietu par svina daudzumu, arī šeit augsts svina daudz līmenis. Nedaudz mēs viņu, protams, uzņemam ar ūdeni, jo visas trubas, caur kurām nāk ūdens, arī satur svinu, bet lielākais tātad šis avots varētu būt benzīns, jo benzīnu tātad notiek šī etilēšana tieši ar svina tetra. Ne priekšavais nosaukumu, bet tātad šim svinam nonākot benzīnam, piemēram, uz rokām caur ādu, viņš ļoti ātri iesūcās un mūsu organismā nonāk šis kaitīgais svins, kas arī izsauc saslimšanu. Tie, kas ir šoferi vai automehāniķi, viņiem vajadzētu ļoti uzmanīties, lai šis svins tātad nenokļūtu uz ādas un neiesūtos, arī neieelpot šos vaikus. Īstenībā mums apkārt ir ļoti daudz tādas lietas, ko mēs pat neaizdomājamies, ka viņas varētu būt bīstamas mūsu veselībai. Bet šajā testā mēs ļoti labi uzreiz pamanām, ka kaut kur mēs to esam uzņēmuši. Un tātad mums vajadzētu padomāt, kā mēs viņu uzņēmām un kur mēs viņu esam
uzņēmuši. Un pēc tam jau mēs varam izslēgt un tā tad arī kaut ko darīt, lai tas nekaitētu mūsu veselībai. Es domāju, arī ar Ingu runājam, ka varbūt nākošā vai aiznākušā reizē vairāk pastāstīsim tieši, kā mēs varam pasargāt savu organismu no dažādām šīm, varbūt ne tikai šīm, bet vispār, kā mēs varam pasargāt mūsu organismu no dažādu toksisku vielu nonākšanas mūsos, kas izraisa šīs reaktivitātes vai alerģijas. Jā, Inga, varbūt, nu jā, nepiebildot par to, ka, piemēram, arī krēmi daudzi var saturēt dzīvesvadam. Ir arī, protams, krēmi, kas paredzēti, tā kā smēres paredzētas pret dažādiem tur kukaiņiem, kā ērcītes vai kašķērce vai utis, un tādi viņi satur arī dzīvesvadam. Līdz ar to, protams, ka viņas ir jāsmērē, un tas daudzums, ja viņš var izdalīties ārā, ja ir vesels organisms, bet vajadzētu tomēr kontrolēt, cik mēs viņu smērējam, cik ilgi, un ar šādu testu mēs varētu redzēt, vai viņš saglabājas mūsu organismā, vai mūsu organisms tiek galā un viņu tātad izved ārā. Jā, Inga, varbūt došu vārdu tev, un varbūt kāds jautājums. Labprāt atbildēts kādu jautājumu. Jā, nu pagaidām jautājumu nav. Tātad gaidam. Jā, jautājums. Man bija ļoti interesanti, es klausījos, jā, jo arī es šo visu informāciju tik smalki nezināju, ja Dzidra kaut ko pilnīgi jaunu ir sagatavojusi, tā kā man likās ļoti interesanti piemēri, es ar daudz ko nezināju, ka tas tā ir. Uzrakstiet arī jūs, Kaims, vai jūs zinājāt tās lietas, ko Dzidra stāstīja, vai tas bija priekš jums kaut kas jauns. Un man liekas, jā, ļoti, ļoti vērtīgi. Tāpēc, jā, aktīvāk, vēl ko es varbūt piemirsu pieminēt, ka aktīvākais komentētājs, jautājumu uzdevējs, viņam ir iespēja vinēt veselības testu vai konsultāciju. Nu, lūk, tā kā droši, ja kādam ir interese, aktīvi darbojieties. Nu, ko, ejam tālāk? Jā. Nu, jā, kā sagatavoju šo slaidu, lai parādītu arī jums, ka īstenībā tāda īsti veselība mums nevar saglabāties, ja mēs uzņemam daudz toksīnus un viņi netiek izvadīti ārā. Ar šo aparātu Live Balance ļoti gan neutralizāciju, gan arī citi jautājumi, no kā tad viņš to toksīnu var izvadīt noslēpums, kompānija, protams, neīsti noteikti, viņš arī veicinās tieši šo izvadu orgānu darbību, lai toksīnus neutralizētu un ātrāk izvadītu ārā. Un tāpēc mums ir ļoti, ļoti svarīgi tomēr regulāri attīrīt organismu no toksīniem un patogēniem, šiem brīviem radikāļiem un dažādiem tātad kaitinātājiem mūsu organisma. Un paši zināt, ka ļoti bieži dažādas detoks programmas, dažādi šie ar nutrientiem, ar ūdeni, ar dažādām diētām, ar visu, ko notiek šī organisma tīrīšana. Tāpēc, ka cilvēki jau ir sapratuši, lielākā daļa cilvēku saprot, ka mums ir ļoti svarīgi regulāri tīrīt savu organismu no dažādiem šiem piesārņojumiem, jo viņa apkārt ir ļoti daudz un paliek arvien vairāk. Es domāju, tur medikamenti atliekas un vēl dažādas patogēnas vielas, kuras mēs neredzam viņas, bet mēs viņas uzņemam un viņas ir daudz. Es nenoliedzu, ka ir ļoti diētas un citas tīrīšanas metodas. Es viņas visas atzīstu, bet man, protams, patīk ar šo aparātu Live Balance, jo viņu vienreiz nopērkot, viņu var lietot regulāri. Kā es lietoju jau 4 gadi un vairāk. Un šīs
tātad toksīnu izvadīšanas programmas šeit var likt. Tur ir ļoti daudz plašs klāsts, ir gan limfa un detoks, gan toksīnu eliminācija, jeb sadalīšana, gan arī par smagajiem metāliem ir pat atsevišķi vai dažādi tur arsēna vai svina vai šī pati paša dzīvesudraba izvadīšanas programmas. Un viņas var likt regulāri, pie tam viņas nekaitēs, ja viņas liks paralēli arī cilvēkam, kas ies šo detoksikācijas programmu, nu, pēc kaut kādas schēmas, šis aparāts tikai palīdzēs, un tā tad veicinās, un cilvēks būs drošs, ka viņš arī savu organismu attīrīs. Tāpēc nevajag baidīties, cits saka, es dzeru zāles, vai es varu lietot šo aparātu. Protams, šo aparātu varu lietot paralēli, jo viņš, citi saka, viņš man tur pātrinās, vai viņš man kaut ko palēninās. Nē, tā nav. Viņš tā tad raida šo frekvenci, kas ir normāla orgānu frekvence. Un šis orgāns strādās normālā režīmā, atjaunosies. Līdz ar to šo aparātu var droši lietot paralēli arī citām dažādām metodēm. Un, protams, kā jau es teicu, viņu vienreiz nopērk un lieto, cik ir vajadzība, un kad ir vajadzība, gan no toksīniem, gan no dažādām baktērijām, vīrusiem, parazītiem. Un tā kā jau ir organisms attīrīts, tad, protams, liek programmas, lai atjaunotu bojātās orgānus un sistēmas, un pēc tam jau arī atjauno enerģētisko un emocionālu līdzsvaru. Pie tam paralēli var lietot attīrīšanai arī šie emocionāli līdzsvaru sakārtošana, jo īstenībā mūsu organisms strādā vislabāk tad, ja mēs labi jūtamies, ja mums nav šie stresi vai depresijas vai nomākumi, un līdz ar to šis aparāts, man liekas, ir pilnīgi universāls, jo ar viņu var mūsu organismam palīdzēt nu, visos gadījumos. Protams, izņemot, kā mēs runājam, zobu nesalabos, kaulus nesaliks vietā, bet palīdzēs ātrāk varbūt viņiem sadzīt. Un, ja mēs neattīram savu organismu no toksīniem, tad īstenībā nevienas zāles nepalīdzēs, ja organismā pretī ir toksīni, jo, nu, viņas nevar palīdzēt, ja viņām maisa kaut kas. Viņas neutralizēsies, viņas netiks līdz tai vietai, kur viņām jātiek izvadīšanas. Tas vienmēr būs, domāju, primārais, kas ir jādara, ja mēs gribam sakārtot savu organismu, ja mēs gribam būt veseli, un tā tad arī sagaidīt vecumdienas, dzīvot ilgi, kā patreiz, kas 120, 150 gadi, tas ir tas ģenētiskais vidējais cilvēku vecums, kā īstenībā mēs varbūt tik ilgi nenodzīvojam tieši tāpēc, ka mēs nerūpējamies par savu organismu. Un šī attīrīšana ir viens no pamatprincipiem, lai mēs varētu sasniegt šo normālo vecumu. Un to arī pēc šī gerontoloģija, jeb novecošanas zinātne. Un arī šeit mēs tātad redzam, ka šie toksīni, gan neirotoksīni, gan citi toksīni ir tie, kas traucē mums saglabāt veselību, jaunību un tātad normālu dzīvi ilgus gadus. Tas no manas puses.
Nu, ko, laikam esam pietuvušies beigām, vai ne? Inga, tu mani dzirdi? Nu, viss, Mēs kaut kas skatāmies bišķiņ tālāk, vai arī raustījās. Jā, kaut kas iebilsti bišķiņ kaut ko? raustījās. Jā, kā saka, tie sakari ir tādi, kādi viņi ir. Tā kā es ceru, ka lielākā daļa bija labi dzirdama. Pašās beigās dzirda nedaudz, vismaz manā pusē. Ne visai bija labi dzirdama, bet respektīvi, es domāju, ka materiālu arī Laikam jūs Inga mani varējāt nedzird. Nezinu, vai, vai jūs Nu, ir tā, ka mani dzidru slikti dzirdat. tagad sākām dzirdēt. Jā, tā kā jebkurā gadījumā, kamēr dzirdes skaņa noregulējās, jā, es varu teikt tā, ka šeit ir mūsu kontakti, ja kādam ir jautājumi vai vēlties iegādāties ierīces vai varbūt kādi citi komentāri, jā, tad droši sazinieties ar mani vai ar dzidru, Tā, un mēs nu, labprāt palīdzēsim. kamēr Arī, Inga arī mani lai jums sadzirdēs. ir, kā Jā, saka, tikpat efektīvi un forši rezultāti kā mums. jā. Nu, Nu, lūk, lūk, un no manas puses šodien arī laikam, nu, diemžēl, kā saka, es savā pusē dzirdu nevisai labi jā. dzirdu, jā, Jā, tā kā, laikam mums tā skaņas kvalitāte. Beigsim, gaidīsim. jā, tā kā saka, ielieciet mums pa sirsniņai, kā saka, ja kaut kas bija vērtīgs un tiekamies nākamajā webinārā. Ja ir kāda tēma, kas jums šķiet interesanta, kur jūs gribētu, lai mēs tā kā dziļāk padiskutējam, apskatām, droši pierakstiet komentāros. Mēs labprāt arī paņemsim to, kas mūsu sekotājiem ir aktuāli. Tā kā droši esiet aktīvi un dodiet atgriezenisko saiti, jautājiet, iesakiet, kāda tēma jums ir aktuāla, un mēs to uztaisīsim webināru jau citā reizē. Tā kā paldies visiem, kā saka, par skatīšanos, par dalīšanos, padalieties arī tālāk ar šo informāciju, jo varbūt, ja jums patreiz nav tik aktuāli, varbūt kādam jūsu sekotāju lokā ir aktuāli. Es būšu ļoti priecīga un pateicīga tiem, kas padalīsies ar šo video tālāk savās lejām. Kā arī, kā saka, paldies visiem tie, kas skatījās tiešraidē, kas skatīsies mūs tālāk kādā citā reizē, vai tas ir Facebookā vai YouTube'ā vai kaut kur citur. Tā kā paldies, ka esat kopā ar mums. Un lai jums lieliska diena, rīts, vakars, kas saka, un Jā, lieliska dzīve. jā, Tā! paldies. Tā.